Meža ekosistēmai svarīgu un faktos balstītu lēmumu pieņemšanu iespējama pateicoties Latvijas Valsts Mežzinātnes institūta Silau pētnieku pārdomātam un nepārtrauktam darbam. Šodien vairāk uzzināsim par pētījumu, kura mērķis ir novērtēt oglekļa uzkrājumu un izmantot to politikas un mežsaimniecības lēmumu pieņemšanas rīku izstrādē, lai mazinātu klimata pārmaiņas. Viens no papildus pasākumiem, kā mēs varam vēl vairāk caur meža ekosistēmu veicināt oglekļa uzkrāšanu un tātad klimata pārmaiņu mazināšanu, ir arī šobrīd lauksaimniecībā neizmantoto zemju apmežošana. Un tas, ko mēs vēlamies projektā saprast, ir arī no praktiskā viedokļa, kā tam zemes īpašniekam vislabāk kombinēt stādījumu ierīkošanu, vai nu mēģināt tā, kad jebkurā mazā pleķītī ir kopā vairākas sugas, vai varbūt tā, kā ir darīts šeit, ka ir vienas sugas stādījums, blakām ir otras sugas stādījums, un tad attiecīgi dažādām dzīvo organismu grupām, kam vairāk ir simbioze vai sadarbība ar vienu vai otru koku sugu, ir tas pleķītis, un relatīvi nelielā platībā viņām atrodas tās savas dzīves nišas. Un vienlaikus, protams, ka mēs skatīsimies arī uz to, kā tad no praktiskā viedokļa ir iespējams saimniekot, vai šādā kombinācijā, kur ir viens pleķītis ar vienu sugu, otrs pleķītis ar otru sugu, ir tehniski vienkāršāk saimniekot, vai tomēr jēdzīgāk un varbūt arī kaut kā izdarām ir tā saimniekošana, kur mums ir viss tā vienlaidus samistrots kopā. Dažādas koku sugas arī dažādi reaģē uz pieejamo platību, pieejamo teritoriju. Kā mēs redzējām bērzu stādījumā, tad tur tie zari atsevišķiem genotipiem, tādiem, kas bija piemēroti tālāk jau plašāku teritoriju apstādīšanai, bija tievi. Un, lai gan tās dimensijas bija diezgan lielas, melnoksim tā situācija ir citāda. Te var redzēt, ja viņam iedod vairāk dzīves telpas, kā aiziet plašumā šie te vainagi, cik daudz vietas viņi aizņem. Un īpašniekam varētu likties no pirmā acu uzmetiena, ka te jau šausmas, te visi tagad būs vieni zari, te nekāds jēdzīgs materiāls nesanāks, priekš kam tad man te vispār kaut ko darīt. Bet var redzēt, ka tā teritorija platība tiek izmantota ļoti labi, arī augšpusē vainagi viss ir saslēgušies, tātad šobrīd jau tie koki izmanto pilnīgi visu pieejamo resursu, un var redzēt, ka tie apakšējie zari jau lēnām sāk atmirt, krist nost, tātad principā sākās dabiskā atzarošanās, un tas šai te koku sugai ir tipisks. Pēc gadiem 3-4 atgriežoties šajā te vietā, mēs redzētu pavisam citu ainu, kurā tās stumbru apakšējās daļas jau ir atzarojušās, ir smuki tās zaru vietas sākušas apaugt, un tālāk jau viņš veido kvalitatīvu šo te stumbra apakšējo daļu. Savukārt augšējā daļa, lieli zaļie vainagi, ir tas, kas nodrošina ātru, efektīvu šo te oglekļa piesaisti. Arī šeit normāli mitruma augsnē ir sasniedzami ļoti labi rezultāti, un arī šīs koku sugas popularizēšana vai to rezultātu parādīšana, ko mēs ar viņu varam iegūt, ir viens no projekta uzdevumiem. Kādreiz cilvēkam liekas, cik tad tos kokus uz tās platības vienības vajag? Jo vairāk, jo labāk, protams. Bet arī tas nav īsti taisnība. Te var redzēt no eksperimentu viedokļa un demonstrācijas objektu viedokļa, kā tad ir, ja mēs tos bērzus iestādām tik lielā biezumā. Vai tikpat labi, ja viņi varētu būt paši iesējušies tik lielā biezumā, te ir apmēram metrs uz metru, tātad apmēram 10 000 koku uz hektāra. Pats trakākais tas, ko var redzēt tur augšā, viņam ir ļoti, ļoti īss zaļais vainags. Un ja kokam ir tik īss zaļais vainags, viņam varbūt drusku vēl pietiek spēka, lai izdzīvot, bet viņiem nepietiek spēka, lai aktīvi augtu. Tātad viņi visi ir izstīdzējuši, viņiem ir par maz augšanas telpas, viņiem nav vietas, kur pakustēties, nav vietas, kur elpot, nav pietiekami daudz tā zaļā vainaga, kas veido organisko vielu, piesaist oglekli tātad un nodrošina to koku augšanu. Un arī to mēs vēlamies šajā te projektā parādīt, kā ar dažādiem audžu biezumiem mēs varam nodrošināt, lai tam kokam visā tajā augšanas ciklā nepārtraukti ir optimāla situācija, tad ir pietiekami daudz vietas, lai veidot lielu zaļo vainagu un varētu labi augt. Un vienlaikus arī viss tā platība ir efektīvi izmantota, lai tie koki augtu un veidotos vitāla un pret klimata pārmaiņu efektiem noturīga ekosistēma.